Sveiciens visiem jaunajā epizodē. Milzīgais paldies jums par atbalstu, par labiem komentāriem. Mīnējumi par manu nākošo darbu vietu bija dažādi un interesanti, bet nē, draugi, tas nebūs kocinieks. Un es jums gribu ieteikt vienu lietu. Mācieties no manām kļūdām un nekad nesakat nekad. Man jautāja daudz, kad es braukšu uz Skandināviju. Nekad! Es tā ceru. Tieši dēļ šitā viss čakars. Bet tagad atgriežamies 3. janvārī, dienā, kad es pirmo reizi devos uz savu jauno darbu vietu. Un sveiciens visiem jaunajā gadā. Paldies visiem par labiem komentāriem, paldies par novēlējumiem. Jūs bijāt ļoti daudz un jā, laidīsim jaunos piedzīvojumus. Es domāju, ka būs interesanti. Es, kāpēc? Jopānizis. Tagad jau es mums skaidro. Sveiciens visiem sekotājiem. Sveiki, man sauc Damārs. Es kādreiz filmējos tuneļu viļikos ļoti bieži. Jau es pārējos kristāļiem. Viss izējieties. Paldies, kolēģi. Tiekās vēlāk. Announcements from your Sophie. Attention to all Baltic passengers traveling to Salzburg. Kur tu mānes aizvilks? Better Life Agency. Traveling Kristers un Damars. 12B. Ko? Laižam? Professor Officer Adam, my name is Christian, and together with my team, Eva, Sarah, and Erika will take good care of you. Tādu izdarīt? Pieredzīti jau spēlīt sagatavojuši. Es tik varu pa logu skatīties ārā. Jā, žēl, ka tumšs ārā. Puikas mērēt. Jā, logs netīri. Ori, ko gaismiņas beidzot redz. Ori, klients liek ķēdes. Jau liek ķēdes. Izbeidz šito. Kalnā netiek. Tolīt būs. Pusēšanās. Pagājušais, kad tikā māma,
bez kameras. Nu, ko sveiciens no Norvēģijas? Kamēr mēs gaidām, ka mums atbrauks pakaļ, iečekos pirmo fūru, ko es Norvēģijā ieraudzīju. Tūcīt, prožektoriņi, ķēnguriņš, radziņi. Ai, tas ir tikai sākums. Gaidām, ka mums atbrauks pakaļ. Brauksim uz bāzi. Aiziet, laižam. Ai, kās pa skaistu. 730 V8. Bet nu šīs nav manējies. Šis ir kolēģim. Tikko ieradāmies bāzē, kur jau man iedeva kostīmu, darba drēbes, visu. Jāiet iepazīties ar kolēģiem un pēc tam jau tad arī parādīšu savu mašīnu. Visi cilvēki jauni, viss negribās tā uzreiz. Jāiepazīstās sākumā, negribās uzreiz ar kameru bāzties acīs, bet nu, pirmais iespējas ļoti labs, ļoti draudzīgi kolēģi, pirmie, kas satikti. Tūpels arī jau? Obligāti. Ir atceries. Šitā lietas. YouTubītē. Šitā? Jū. Ir atceries uz Norvēģi. Gucci. Kā varēs skriet un kameru nesat visur. Labs. Nu ko? Mācam, kauties? Mācām rukā. Evo, reku, tavajā mašīnas kalendārs ir. Tavajās mašīnas kalendārs. Negluži? Tu, bet tāda pat kā tā? Nu jā, tā ir tā finēdis, nu tā notika. Šis ir Damāra kabinets. Parādīšu tos drēbīt. Jo Damārs jau neguļ mašīnā, Damārs guļ mājā. Damarim ir drēbīt šādi. Ir jau silda motors pēc svētkiem. Un reku mans jaunais darba aparāts. 3 axle. Bet nav atslēga šeit šodien. Sīkāk rītā viss parādīšu. Nu labrīt, draugi. Vakar bija baigais kosmos, viss jauns, pirmo reizi šeit. Jauni cilvēki, jauni kolēģi, visa informācija jauna. Nepaspēju visu ne pateikt, ne iefilmēt, bet es esmu Norvēģijā un reku ir mans jaunais aparāts. Šobrīd esmu bāzē, pilsētā Hokksund, kas ir netālu no Oslo, un vispār jau mēģināšu izstāstīt turpmāk video. With the money, yeah, on my necklace. Break it on my left, the truth is the necklace. Stand in the rain, come do a lot. This should be on the level like a bell on the floor. You be selling, you be so afraid for your balls. Take cheese and the butter smelly in the mall. Stand in the rain, come do a lot. This should be on the level. Kolēģis Dāvs jau dodās darbiņos, es iešu paēst brokastis, un tad man tikai viss sāksies. Jāievācās mašīnā, jāiemācās ķēdes likt, jānoskaidro kas ko kā. Plāns jau man ir darbiņam atsūtīts, kur man ir jābrauc kādu piekabu savākt un uzkraut. Bet tad vispārējais jums pastāstīšu tālāk, jo es saku kosmos, vienkārši kosmos. Es vēl neko īsti nesaprotu, kas te notiek, bet man ļoti patīk. Šī ir mūsu bāzes vieta, māja. Garaža mums ir citur, tur es vēl neesmu bijis, tur es aizbraukšu bišķi vēlāk, jo man būs jāsavāc tur ekipējums priekš ADR. Es sagatavojies darbiņam, jāiet paņemt mašīnu, iebraukšu tiek tuvāk durvīm, man jāsanes visas manas iekšā. Un jā, kolēģi nāks parādīs, iemācīs, kā ķēdes uzlikt, jo šeit Oslo rajonā jau ir kaut kāds sniedziņš, bet nu šitais esot sīkums salīdzinājumā to,
kur man būs jābrauc. Jāpatrenējās, šodien ir brīva diena, rītā tikai jāsāk strādāt. Jāsakārtojās, jāpamācās svarīgās lietas un tad jau laidīsim piedzīvojumos. Es esmu patīkami satraukts. Es esmu pieredzējis pilnībā vēl neko īstenībā, tikai atlidojis, iepazinies ar dažiem kolēģiem. Sveiciens kolēģiem, kurus jau tagad es iepazinu, ļoti krūti džeki. Kabinets silst, pirmītiņi te parūcināju, ja nebija 2 nedēļu kustināts. Un viss, un sāksim. Trīsas īgais, paskatāties, šipiņi riepās. Ķēdes iekšā ir viss. Nu baigi. Ādas krēsli. 23. gada mašīna. Gadu jaunāks nekā man bija oranžais. Bet mazāk kabīne. Man bija taisnogrīdni 4 pakāpieniem, man bija S-kabīne, šī ēra. Šahti pa vidi, bet tas jau sīkums. Vietas tāpat tās te ir. Piecelties kājās var, augstums tas grieztē, man tā liekas, ka baigi nemainās. Varbūt bišķi zemāks ir, bet piecelties var mierīgi. Un kas mums te ir? Mikreni tāda pat kā bija. Kafijas automāts ar tāds pats, tikai te augšā skapītī. Pārējais viss tāds pats kā ir. Ledus skapīts, bišķi seklāks, bet labi, tas nekas. Šitais te izlaižamā gulta, otrā stāvā arī gulta. Jā, tomēr ir bišķi te griez, bišķi zemāk ir, bet nedaudz. Otrā stāva gultiņa. Tad mēs liksim mantas. Te ir, man te bija plauktiņš iepriekšējā mašinai, te ir telzora kronšteins, bet tas man nebūs vajadzīgs. Man ir planšet. Tā kaut kā. Laižam, darbinam un laidīsim tur tuvāk mājai, lai nav tik tālu tās mantas jānes. Kristers un Norvēģija. Kurš to būtu domājis, ne? Jauns gads, jauns es, jauni piedzīvojumi. Aiziet, pirmie metriņi. Šitam ir jābūt ārpusē. Tagad atkal sanāk, ka viņš būs ārpusē. Jā. Tas sāc no viena gala vienkārši kārto viņas, lai viņas tev stāv kā vajag. Otroreiz šitādi es vairs nenofilmēšu. Kā es mācu. No sākuma sakārtot paliec apakšā zem ritiņa, tad tev vajadzēs pabraukt uz priekšu. Kad tu pabrauks uz priekšu, lai tev būtu vieta, kur sāķēt. Sakārto siksni tā, ka tu to ķēdi, lai tu viņai uzbraukt virsū. Tas nekas, ka tu tagad viņi bišķi sagriezusies, ne? Lai pabrauks uz priekšu, uzbrauks tai virsū, un tad tu sāķējies iekšu. Labi? Tev iekšē jau sāķēji pa maksimumu, cik vari.
šitie āķi iekšā. Pievelc, pēc tam tu pabrauks uz priekšu atpakaļ, viņi vēl bišķi atlaidīsies, un tu varēsi pārvilkt uz vēl vienu cilpu. Tas jau vajag vaļīgāk. Sāķie šito, tas nekas, tu pārbrauks uz priekšu atpakaļ, tev viņi bišķi atbrīvosies un pārvilks. To tu vari pēc tam izdarīt, bet tu vēl pārspriegos. Dāmārs ar pirmo reizi to dara. Jā. Malacis. Tu iekšpuses pareizi salikt, es tā īsti? Iekšpus tu saliec uzreiz, cik tu vari līdz galam. Jā. Ārpus tu viena, tu jātiek vienam šitajā, pabrauks uz priekšu atpakaļ. Viņi bišķi vēl paliks vaļīgi un tu varēsi pārlikt vēl pa vienu posmu. Tu varēsi pārspriegot vēl. Te ņemties, un tev var visām priedēt, tev nevalda neko. Nu kā? Viņas var sakt. Jēzus mārļa! Ir gatavs. Pirmo reizi pamācīja, otrā reizē pats uzlika. Dāmārs arī neku pirmo reizi to dara. Es pats īsti neticu tam, ko es tagad saku, bet man patīk. Redzēsim, kā būs pie pirmā kalna. Tas liekais tagad kaut kas svārēs uz garām. Tev te nav deventerīte, Aliņa sūp, ne? Jā, līdz nav dzērt. Nu ko, atlaida reku līdz garažai, līdz darbnīcai. Jāiebrauc iekšā, jo jāpieliek ir ADR zīme. Pieliksim ADR zīmīt un tad atpakaļ uz māju un tad jau rītā laidīsim darbos. Pilnīgi jauna garažiņa, silta, viss. Labs. Ko laižam apakaļ uz bāzi. Ko tad mēs sadarījām? Sadarījām mēs tā, ka to ADR plāksni mēs nepieskrūvējām. Es uztaisīju tāpat, kā man bija iepriekšējā vietā, ka es vienkārši pielieku un otras pusē uzgriežņiem pieskrūvēju. Negribējām murtos caurums tur tajā kaputā, jo nezinu, cik bieži tur tā ADR plāksne būs jāizmanto. Pielikām aizmugurē pie kabīnes bugatieru kasti. Un tad visādi sīkums salēja tur šķidrums, sasmērēja sēduls un sagatavoja mašīnu braukšanai. Jālaiž apakaļ uz māju, 10 km no garažas, un tad jau viss. Jāgaida rīts, kad varēsim sākt strādāt. Piestāju pirmajā staķikā. Nopirkt šito te kafijas krūzīt. Pa 50 eiro šito kafijas krūzi nopērta, iedod tādu uzlīmu reku otrā pusē, un tad visu gadu var pavēl dzert kafiju. Cik vien grib. Brauc katrā staķikā un lai tik iekšā nav nekas, ja nevienam jāsaka. Kebabiņu paņēma vakariņas un jāreko. Reku to kastu pielikām bugatieri. Tā, jāpēd fiks un tad laidīšu mājā. Nu, pirmie iespaidi satiksmē tādi interesanti. Labi, es zinu, ka šis vēl nav pilnīgi nekas, bet viss tāds svešs, tie aplīši tāds savādāk, tāds uzmanīgi, viss brauc tā. Nevar paskaidrot, bet jā, interesanti, tāds satraucies. Nu tā, es esmu apakaļ bāzē, es vēl nekur neesmu tā kā pa lielam aizbraucis un neko vēl neesmu tā kā sācis darīt, tikai tik cik mašīna sagatavojas, bet man vienkārši galva ir pilna. Es pats īsti neatceros, ko es tur esmu jau jums sastāstījis un ko parādījis, es neatceros, ceru, ka tur kaut ko sanāca nofilmēt. Un jā, es esmu Norvēģijā. Un sākt šeit ziemā, visu šo pasākumu, man viss teica, tikai nesāc ziemā. Pavasarī jā, bet ne ziemā. Un te nu es esmu.
kurš ir janvārs. 3.4. janvārī es esmu ieradies. Jā, rītā būs jābrauc reisā. Braukšu kopā ar kolēģi, kuram ir pieredzīti, jo ir jābrauc ļoti tālu uz ziemeļiem, un vienam pašam ir tāds diezgan liels risks to darīt. Braukšu kopā, rītā jāskarājās Oslo, un tad ir jābrauc 1700 km. Būs interesanti. Teiku, kolēģis laiž. Tā, nu labi, viss ir sagatavots darbiņam. Jāiet gulēt, jo rītā jau 6 sāksim braukt, jo kaut stundiņu jābrauc pēc tās piekabas. 8 jābūt ir iekraušanā, jāsāk krauties, un tad jau laidīsim lielajos piedzīvojumos. Nu labrīt. Pulkstens 5:30. Esmu pamodies te. Jāsakārtot kabinets, tūlīt arī kolēģi, kur nāks no mājas ārā. Un 6 jau sāksim startēt. Nezinu, kā te sanāks, ko uzfilmēt. Zin kā. Negribās, kā jau teicu, tur uzreiz bāzties ar kameru virsū. Ja kaut ko varēs uzfilmēšana, ne, tad, kā būs, tā būs, bet katrā ziņā kaut ko jau mēģināšu. Pats, kamēr braukšu, nezinu, tur baigi neaizraušos ar to filmēšanu, jo, jābūt abām rokām uz stūres. Negribās nekādas te piedzīvojumus sataisīt, braucot pašam sākumā. Vispār negribās piedzīvojumus. Tad, kad es sēdēšu blakām, tad es noteikti kaut ko uzfilmēšu. Bet, jā, tad jau redzēsim, kā būs, tā būs. Jā, aiziet. Pirmie darbiņi tūlīt sākās. Ko mēs atlaidām uz Thermo King pēc piekabas. Pabrauc pirmo stundiņu pa Oslo. Ļoti inčīgi. Tagad uzkabināsim un brauksim sakraut. Ko, ieradāmies iekraušanā. Tāpat kā Eiropā, references numuru vajag. Un tas ir refs. IBC kraujam iekšā, pašiem jākrauj. Kolēģi kraujam. Es arī nekad dzīvē neesmu ar F braucis, tā kā man atkal būs kaut kāds jaunums iemācīties, kā ar F ieslēgt. Jā, stumē vienkārši uz priekšu. Visā jāmācās iedarbināt. Tā, esam sakrāvušies, izbraukuši jau ārā no firmas. Braucam pirmajā benzīntankā. Kāpēc kā? Jāsapilda reps. Jāpielē pilna bāka. Tas ar man vēl jāiemācās, kur un kā viņi to izdarīt. Visu, un tad laidīsim. Nē, tomēr nebūs jāpilda. Šis ir viss apildīts. XY, jā. Nu ko, es savu pirmo mājiņu esmu nobraucis, iebraucām parkingā. Iet uz točiņu. Tagad Arils brauks 4 stundiņas. Tad atkal es, un tad atkal viņš, un tad jau būs viss vakar šodien. Man jau šīs te liekas kosmos. Šis vēl neesot pilnīgi nekas. Kur mums jau ir mīnus 24 grādi. Šitā dziema vispār neesot, kad es būtu piedzīvojis tik daudz mīnus. Vienkārši tāds kosmos es nevaru.
Mēs vēl it kā nekur skaitamies, ka vēl nekur īsti neesam aizbraukuši. Apstājāmies atkal Staķikā aiziesim pēc kafijas. Man ir tāda škroba, ka es esmu aizmirsis mājās to savu 3-metrīgo kātu, 360 kamerai. Es to atcerējos tikai lidostā pamanīju. Te būtu ļoti, ļoti skaists skats. Protams, kamerā nav tas, kā ir dzīvē, bet es pats īsti neticu tam, ka es te esmu atbraucis. Upēs pilnīgi sasalušs. Nu tā, pagaidām esam nobraukuši 600 km. Tagad Arvils izbrauc savu mājiņu, savu 4,5 stundiņas. Aizies uz benzīna tanku. Tagad es braukšu, nezinu, cik tur kaut kāds nepilns 4 laikam sanāks. Cik tam mums līdz galam? Uz galam mums kaut kādi 1000 pāri kilometri. Daudz, ko man nesanāk nofilmēt, tāpēc, ka es jau nezinu, ko gaidīt, kurā mirklī, bet ir ļoti interesanti. Man jau liekas kosmos, kaut gan mēs vēl neesam tur īstajos ziemeļos, bet, jā, ļoti, ļoti interesanti. Vienīgi žēl tas, ka diezgan ātri tumšs paliek. Un neko baigi neredz, es pats neko tur tā, nezinu, kur tie skaistumi ir un viss tie interesanti, bet, jā, ļoti skaistās pilsētas, kalni, viss, baigi krūti. Tā kā, jā, pabraukšu es. Domāju, ka rītā jau būsim galā, jo dispečers te padeva ziņu, ka trešdien no rīta jāizkraujās. Man jau bija daudz sakarējies galvā, ko teikt, bet kā es ieslēdzu kameru, tā es aizmirstu, kas man bija jāsaka, jo man tā informācija un vispārējais ir vienkārši tik ļoti daudz, ka es nespēju visu sagramot. Mums būs vakars, pulkstens, precīzi 12. Nobraucām šodien kaut kāds 900 km, pār 900. Līdz galam ir palikuši 840 km. Un, jā, kosmos vienkārši, tas viss, ko es te redzu, tas viss, ko es gribu parādīt, es redzu, ka te ir tik daudz ko parādīt, pastāstīt. Un, jā, žēl, ka tagad ir tumšs vislielāko dienas daļu. Vienkārši tik daudz skaisti dabas skatu, ko varētu nofilmēt, un jā, man ir žēl par to kādu, ka es neesmu paņēmis līdzā, jo kamera man ir līdzā, bet kādu nevis nepaņēma, bet viņš paripoja man zem gultas kameras, kārtoja mans, un to, protams, es atcerējos tikai tad, kad es ielidoju jau Norvēģijā. Pirmā nakts ar reifu aizmugurē. Tas mums tur tādā normālā slodzītē iet, mēs te speciāli iebraucām parkingā un mēģinājām apstāties tā, lai mēs te citiem netraucējam. Blakus ir, ko mums te tas strēls ir, speciāli atbraucām upurnu uz šito pusi. Tā, jā, kas vēl, nu jā, viss tā braukšana, tie ledi, tie kalni, pie dabu jau pirmā tādā kalniņā braucot augšā jau izbuksē, tad es paidāju tās podziņas, atslogot tos tilts, tad man te laika gaitā man te būs ko pastāstīt un parādīt un visādi kadriņi un viss. Protams, tie, kas jau brauc Norvēģiju, tiem tas viss ir sīkums un nekas ir interesants neliksies, bet, man atnākot pēkšņi no Eiropas šeit vienkārši viss liekas jauns, viss liekas interesants un rītīgi krūt. Man vienkārši šodien visu dienu brauc un priecājos. Tā kā tā, jā, bišķi uznāca nogurumiņš, 6 mēs sākām strādāt, jau šorīt no rīta 6, tagad ir 12 naktī. Arvilam vēl palika 3 stundas, ko braukt, bet mēs sapratām, ka nav jēga te mocīties pa naktī, jo rītā tāpat mēs tiksim līdz galam. Un dispečers teica, ka jāizkraujās mums ir trešdien no rīta, tā kā normāli iesim izgulēties, rītā 9 no rīta sāksim braukt un tad kaut kad uz vakarpusi arī būsim galā. Jā, man ir tik daudz ko parādīt, tik daudz ko pastāstīt, bet man ir tikpat arī pilna galva ar visu, un kā es ieslēdzu kameru, tā man daudzas lietas vienkārši no galvas aizlido projām, ko es biju teikt.
Bet, jā, protams, es visu vienā viģikā neielikšu, kas ko kā. Bet ar laiku es domāju, ka jā, te es redzu, ka te ir ko parādīt. Tā kā tā, jāiet gulēt, tad jau rītā turpināsim braukt tālāk. Nu, labrīt. Beidzot kaut kāda gaisma ir parādījusies. Esam jau pabraukuši kaut kādu gabaliņu aiz Moiranas. Iebraucām atkal piepildīt dīzelmašīnā, sapildījām refu. Jā, nu tie skati ir vienkārši wow. Ja es to pirms tam neesmu redzējis, man tagad liekas, ka tas ir wow. Bet, nu, laikam jau vēl ir viss priekšā. Brauksim garām šodien polārajam lokam arī. Jā, es esmu baigā sajūsmā. Tā kā jā, sapildīsimies, brauksim tālāk un plāns ir šodien aizvilkt līdz galam. Rītā no rīta krauties ārā. Zinu tikai tītries Samet uz čārsām taču, ka likmos smuki dirs un nāsā aizmirstu par bēdām vielu Nelegāla vietā degvielu lētāk un pa karavu slēgāju Ielu piedzīvojumus baudām slēnām Nedzīvoju ēnās, nesaprotu jūks, nesipoju, netripoju trojkai smētā Neslinko spēku rati, kad es ešu šajā ēkā Joprojām tīri mati, jo viss iepriekšējais paliek spēkā Sniegs nav uz nāsīm, redzi, aiz nav uz kakla Tā ir smaga ziemas krāsa, redzi, taču, kas slīd pa lēdas taku Ka es to saku, jūtu peņas smaku Nepārplēst tev manu garu Nāku smagi, es ar vieglu svaru Sniegs nav uz māsīm, redzi, aiz nav uz kakla Tā ir smaga ziemas krāsa, redzi, taču, kas slīd pa lēdas taku Ka es to saku, jūtu peņas smaku Nepārplēst tev manu garu Nāku smagi, es ar vieglu svaru Atbraucām. Ceļš beidzās. Tālāka kuģīte. Nu, reku nāk jau kuģīts. Kad pusstundiņu gaidam. Jā, nu, dabūju pabraukt kaut kāds 2 stundiņas jau. Dabūju pārbraukt pār tam pirmajam pacēlumam, kalniņam, kas arī uzrādās tajā Vegvesen aplikācijā. Nu, tur ir tāda aplikācija, kur var vērot, kāds ir ceļš. Dabūju pārbraukt vienam tādam kalniņam, dabūju vairākus pacēlumus. Nu, diezgan interesanti, bet, nu, jā, ar šām te ziemas riepām, kur ir šipi un vispārējais ir daudz savādāk braukt nekā ar parastajām riepām Eiropā. Tā kā, protams, tāds uztraukumiņš bišķīt ir, bet ļoti labi man patīk. Un kas vēl? Jā, nu vēl neesmu tik drošs, lai tā baigi tagad kaut ko braucot filmēt. Tomēr tas ceļš ir pilnīgi svešs, es braucu. Te arī ļoti ātri tumšs paliek, es braucu vienkārši tā pa pilnīgi nezinām ceļu. Un Google man tur fonā ir, un es jau tajā Google apmēram vados, uz kuru pusi tas ceļš aizies, bet pilnīgi nezināms, nav ne jausmas, vai tas kalns ies uz augšu vai kalns ies uz leju. Bet, nu, katrā ziņā jābrauc prātīgi, un šajā video es tāpatās jums neparādīšu visu, kas un ko, kā man te iet, jo te ir ļoti daudz ko filmēt, es varu piefilmēt pilnu telefonu. Vienkārši šis video ir par to, lai jūs zināt, kas tad notiek un kur tad es esmu, bet, nu, katrā ziņā ir ļoti interesanti, ka pie šī viss piešaušos, es domāju, te būs ļoti labs kontents. Bet, jā. Kuģītis tūlīt būs un peldēsim pāri, kaut kāds 40 minūtes laikam būs jāpeld, jo te vienkārši nav ceļš, lai tik tālāk uz Narviku. Vēl 4 smagi ieradušies ir uz kuģīti. Pat nezinu, cik tur dara virsū tās mašīnas. Bet, nu labi, mēs esam vieni no pirmajiem, mums tā kā vajadzētu tikt virsū. Kaut kas nebūs. Aiz viņa ir, tāpēc, ka tas ADRs notiek. Padzina mūsu te malā droši, un tāpēc kā ADR zīme virsū ir. Tie, kas aiz muguras, tie brauc virsū. Bet nu viens ADRs uzbrauc tur priekšā. Kas ko, kāpēc, mēs nesaprotam. Hello! Hi! What man? Sorry? What do you have in you? IBC containers. Huh? IBC container. IBC? Yeah. Within? Within? Inside the IBC? I don't know, some chemical. Paper.
gribēju iet kaut ko pastīties uz kuģīšu, izslēdz gaismas, pilnīgi tumšs. Nekur ne uz priekšu, ne uz apakaļ, neko neredz. Jā, nu baigi dīvaini laikās tas, ka tik ātri tumšs paliek šodien kaut kādas, 3-4 stundas, varbūt kaut kāda gaisma bija, kamēr es tur visus tos pārējos kadriņus uzņēmu, pēc tam vienkārši nakts. Zanī Damārs video zanā, kamēr mums bija pilnīgi tumšs te viss nakts, viņam tur pie Oslo vai kur viņš tur bija pilnīgi diena. Bet laikam vasarā te viss būs pretēji. Te būs viss nāk gaišs, arī 3 pa nakti, laikam esot, 3 pa nakti esot tik gaišs kā kaut kādos 3 pa dienu. Tā kā man tas viss laikās tāds kosmos, viss te ir pavisam savādāk, pilnīgi jauna pasauli. Jā, Norvēģija. Es te bišķi jūtos tā kā kaķis iemests ūdenī, vispār neko nesaprotu, kas, kur, ko, kā, zinu, pie Eiropas jau bija pieredze, tur jau viss zināja no galvas, tur es jūtos tā kā pārliecināts par visu, es tur pilnīgi ne pa ko nebija satraucies, bet nu šeit viss sāksies no jauna, kā jau es teicu iepriekšējā video, viss svešs, viss jauns, bet nu interesanti, lai vai kā man nenormāli patīk, ļoti man patīk pagaidām, es nezinu, tas varbūt ir tāpēc, ka ir ļoti labi laikapstākļi un ir salīdzinoši viegla braukšana, bet pagaidām visu, ko es esmu piedzīvojis, man ļoti patīk. Lai vai cik te būtu, varbūt nērt pa dienu tai kabīnē braukt un gulēt, bet nu labi, tas ir viens brauciens, paldies Arvilam, ka viņš piekrit man šitā te apmācīt, jo tas pirmais reizes ir tā kā ļoti tālu ziemeļos un nu ir, protams, risks ir vienam pašam braukt, ja tu vispār neko nezini. Es saku, tagad arī brauc, līkums pa labi, līkums pa kreisi un tālāk ir kalns, uz kuru pusi viņš ir, vai viņš ir augšā vai lejā. Tur man nav ne jausmas, vai nu man ir jābremzē vai jādod gāzi, nu, ja nesabremzēs vai kaut kur, nezinu, izslidēs, ja neiedos gāzi, netiks nākošajā kalnā augšā. Tā kā, protams, ir drošāk, kad ir džeks ar pieredzi. Viņš arī īstenībā tik tālu nav bijis, bet nu nekas, viņš vismaz ir braucis pa tiem kalniem, un tas tomēr ir daudz savādāk, daudz drošāk. Protams, būtu inčīgāk noteikti, ja es te viens pats kaut kur maldītos savā pirmajā reisā, tad tie piedzīvojumi un stress te būtu droši vien daudz lielāks, bet nu vienalga, jā, kā jau teicu, centīšos parādīt, kā man te iet maksimāli, cik var, jo es saku, braucot, es vēl nejūtos tik droši, ka es te tagad varētu kaut kur te visur kameras bāzt, un es vispār, ka braucu tais telefonu vispār praktiski cenšos neaiztikt. Tā kā tā, jā, pārpeldēsim pāri, un tāda reiku pa šito te ceļu, čings, augšā līdz tai vietiņai. Šodien mēs tur būsim, rītā krausimies ārā. Aiziet, esam krastā, turpinām braukt tālāk. Apgāst rožu kronis pēc poguļ, metot vāku manu dzīvību notur. Terārie čūs, kas šonakt badā mirst. Mūsu žurks tirot menti tikai stabos trīs. Snegotajās dienās BH prom un pazudis. Laipni gaidīts, pat ja tikai RVD tev kā briķis. Piedorēsim slidu tā kā pīli palēdu. Lētas, vecas, cietas, falken riepas pēr. Nu, aiziet, vēl viena uzpildīšanās. Līdz iekraušanai palikuši kaut kādi 240 km, nemaldos. Laukā tagad kaut 26 grādi, viens bija 32. Un es teikšu, kā ir, ar katru kilometru paliek arvien interesantāk, arvien foršāk, arvien drošāk braukšana. Redzējām ziemeļbriežu, redzējām Alni ceļu malā, tā kā, jā, jo tālāk, jo interesantāk. Man ļoti patīk. Sapildīsimies, man vēl kaut kāds stundiņu bišķi vairāk ko braukt. Un tad kolēģis Arvils aizbrauks līdz galam. Tā kā, kas vēl, es nezinu, tik daudz emocijas, tik daudz lietas, viss kaut kas jauns. Kosmos vienkārši, nenormāli krūti. Māsa vēl šodien pa manim smējās, ka es pirms gada kliedzu par to, ka man riebjās ziema, kāda Norvēģija, un šogad es esmu Norvēģijā, un šogad es saku, man patīk ziema. Par to, kā man tas riebums pret ziemu mainījās, es par to vispār esmu šokā, es īsti nesaprotu, kas notiek. Ja vēl pagājuši gadu es tiešām teicu, ka man ziema nenormāli riebjās, tad tagad es esmu priecīgs par šito te laiku. Kāds ir augsts un liels sniegs. Es nezinu, vai nu tas ir tas, ka nāk 30 gadu, vai nu tas bija no ceļojuma Šveicē, kur galva izveidinājās. Man nav ne jausmas, bet jā, man patīk ziema un es esmu Norvēģijā. Jā, un es aizmirsu pateikt to, ka Norvēģijā es nedomāju, ka tiešām ir tik daudz tūnētas mašīnas. To, ka ir tūnētas mašīnas, es zināju, bet to, ka tik daudz un tādā stiliņā to gan es nezināju. Bet pagaidām man par to nav laika domāt, man jākoncentrējās ceļam.
Nu ko, 1:30 naktī un esam apstājušies. Kaut 30 km pirms izkraušanas vietas parkingā. Nebraucām līdz pašai firmai, tāpēc, ka papētījām, ka tur ir tāda maza pilsētiņa un īsti nav kur palikt, tāpēc apstājāmies te parkingā, kur tad ir arī toalets. Un jāiet paskatīties, kādas tad ir Skandināvijā mēžu parkingā tās toalets. Saku tev, ka esot viss baigies Gucci. Un viss ir tīrs, un viss ir baigi porši un smuki, tikai kā tev ir iekšā tikt. Tiešām Gucci. Viss silts, smuks, tīrs. Tā kaut kā iztīrīs zobiņus un ies gulēt. Tiltiņš un braucam uz mūsu salu. Pašaurs pretlienāt vieglais, cerams, ka viņš pamūks malā. Vēl 5 km un būsim izkraušanā. Tādā vienkārši tiek kosmos. Esam klāt. Jāiet mēģināt kādu sarunāt, lai izkrauj. Sarunājām izkraušanu. Jābrauc te lejā. Tur atmuguriski jāiestumjās iekšā. Bet, nu, cerams, ka pēc tam mēs te tiksim augšā. Tāds diezgan slidīgs kalniņš. Diezgan tāds stāvs. Bet, nu, labi. Izstājas, ka tajos IBC iekšā ir tāda ķīmija, kurā viņi iemērts kaut kāds zvejas tīkls. Mēs tur bijām iegājuši tajā garažā. Tur to varēja redzēt, ka tā zvejas tīkls liels ir sarkans to ķīmiju. Kaut kā tā man liekas. Labi, tagad jāmēģina tur nobraukt lejā. Pa šito te kalniņu es gāju uz office, es te normāli nošķūts ar tupelēm lejā. Jāmēģina tagad nobraukt tur, ieparkoties un izkrauties. Nu, arī, ko ieparkojāmies uz izkraušanu, no turienes nobraucām lejā, tur un apatiek gaitā iekšā. Tur augšā, kur es pirmīt biju nostājies, no dabujāmies nolikt pie zemes ķēdes. Nu, nevis uz riteņiem likām virsū, bet palikām zem riteņiem, vienkārši pārbraucām pāri. Jo nu tur negāja, tur sacēla pa duškas, atslogoja tos tilts, viss izdarīja. Vienalga buksē, tāpēc, ka tur diezgan stāvs un tāds ledājums. Te jau var redzēt, ka slid. Un tur bija tāds daudz stāvāks pa šito kalniņu. Bet neko, viss izdarīja, pacēla tur tos pa duškas, pacēla sliņas, pacēla atslogoja visu. Palika ķēdīt zem riteņiem un tad jau smuka aizgāja uz atpakaļ, nobrauc lejā, ieparkojās un vienīgi pusdienas laiks tagad stundiņa esot. Kamēr mēs te sēžam, gaidam izkraušanu, atsūtīja nākošos plānus. Un vēl tālāk uz augšu, 340 km. Mēs jau esam diezgan augstu Norvēģijā, man tā liekas. Un pēc iekraušanas mēs brauksim šeit. Uz kaut kādas salas laikam, jā. Šodien ar vēl būs laiciņš jāpabrauc. Nu, tā dāba te vienkārši ir. Vājprāts. Es te priecājos, ka es Vācijā piebraucu pie Austrijas robežas, ieraudzīju kalniņus un tagad es visiem tiem kalniem braucu garām. Jā, pusdienas laiks beidzies, bet vēl darbi neesmu atnācis. Reku, iekšā tajā garažā bija šitādi tie tīkli. Viņi bija izmērcēti tajā sarkanajās aptē, ko mēs te atvedām. Nav nejausmas, kam tas tā ir domāts. Gaidām, mums atskraut ārā Polārais ekspress. Man jau gribās pielikt pilns soc tīkls ar šito, kur es tagad esmu un ko es daru, bet vispirms YouTube. Vai cik tas dīvaini neizklausītos, iekāpjot ledus skapī ir siltāks nekā ārā, jo tur iekšā plus 10 grādi.
ārā. Šī tik te tumšs. Nevar īsti saprast, vai nu tā kā sācies ir rīts, vai nu iet jau uz vakara pusi. Bet nu ir pusdienas laiks. Kad mēnesis spīd, man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Un jūtu, kā man apumies tagad vieglāk garāk. Kad mēnesis spīd, man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Tā, nu, iebraucām atkal Staķikā pēc kafijas. Un tad jābrauc tālāk 294 kilometri. Un man tik dīvaini liekas, ka ir viens pa dienu un ir tik tumšs laukā. Un līdz tālos prasās ieslēgt. Bet jā, aiziesim pēc kafijas un tad brauksim līdz iekraušanai. Kāpēc man vieglāk runāt pašam ar sevi? Kāpēc ir vieglāk klusēt nekā lietas skaļtīgi? Kāpēc es sevi pārbaudu ar scēnu liek? Lūdzu, liec man svēt mieru, jā. Es atstāju nezāles augt. Es atstāju cilvēkus, lai sajust augstu. Es pārstāju tevi saukt par savu draugu. Jo pietiek ar nezālēm, kas manā dārzā aug. Es vēlētos kaut reizi visu to, ko redz, es atklāt. Neskaitāms ielpas, par kurām jādomā. Neskaitāms ielpas, par kurām jādomā. Kad mēnesis spīd, man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Un jūtu, kā man apumies tagad vieglāk garāk. Kad mēnesis spīd, man visu vēr rokas savas vaļā. Eju līkloģis pa piesalušu zāli zaļāk. Ievelku es iekšā un izpūšu es ārā. Un jūtu, kā man apumies tagad vieglāk garāk. Nu ko, ieradāmies uzkraušanā. Centos jau kā Eiropā aiziet uz ofisu un pajautāt, varbūt iekrauju šodien. It kā dispečers jau teica, ka jākrauj būs rītā, bet nu gāja prasīt. Bet šeit vispār nekur nekas nav jāiet reģistrēties, tur šeit apstājies. Darbinieks laikam uz tavu mašīnu paskatās un papēt numurus un tad paskatās, vai krāvi ir gatavi vai nav. Un tad viņš atnāk tev pasaukt, nevis tev jāiet tur lūgties, kad varēs sakrauties. It kā dispečers teica, ka iespējams, ka kraus rītā tikai 3 pēcpusdienā, bet viņš teica, ka vēl pa dienu tur kaut ko mēģinās noskaidrot, saprast, kas ko kā. Jebkurā gadījumā, te mēs taisīsim pauzīti, gaidīsim rītdienu, kad mums pasauks uz kraušanu. Laikam, ka jākaroj būs zīvis, es gan īsti neesmu pārliecināts, bet nu visticamāk, jo vispār laikam lielākoties no šejienes te no ziemeļiem ved atpakaļ zīvus, bet ko te ved un kā te kas būs, to tad es parādīšu noteikti nākošajos video. Man jau šitais te viss ir jauns, es vienkārši rādu to pirmo, kas šeit notiek, kā man iet, kas ko kā notiek. Es ceru, ka kaut kas te būs sanācis sakal. Un jā, tas, kas ko kā sīkāk, ko es kur kā vedīšu un kā kraušu, to tad es parādīšu pēc tam, bet nu tagad ir tieši tas, kā man iet pašā pirmajā reizē, kas ir jādara, jo kas būs jādara, es pat īsti vēl nezinu. Es tikai zinu, ka jābrauc ar mašīnu un jākraujās tāpat kā Eiropā. Biju uz dušu. Duša firmā ir tolete duša, var iet visu nakti tur. Par to arī tā bišķi var pabrīnīties, jo, nu, atceroties, Eiropā tev tur pat neļauj pie firmas palikt. Labi, nebija jau tā, ka nekur nevarēja, kaut kur jau tomēr varēja, kaut kur jau arī bija tā duša un tolete, bet, nu, cik es sapratu, tad daudzās vietās tā var. Reku Damārs tieši tagad man atsūtīja bildi, ka viņš ir iebraucis Mežiniekā. Reku tur ir šitāda te būdiņa un šitāda te duša un tolete bezmaksas. Viss kārtībā, viss džimmi, viss pa skaisto. Tā kā, jā, vēl joprojām nevar ne pie kā pierast. Esmu pieredzis nedaudz pie braukšanas, bet vispārējais ir joprojām jauns. Nu, tas vēl būs ilgi būs. Katrs maršruts, katrs ceļš būs jauns un interesants pašā sākumā. Bet jā, Ārvils aizgāja kaut kur pastaigāties, izveidināt galvu. Viss. Pulkstenis jau ir bez 15:10, mēs jau kādu laiku jau sēžam.
Kaut ko papļāpājam, paēdām vakariņas, un tad jau viss būs jāiet gulēt drīz. Tā kā līdz rītam. Nu, labrīt. Gaidot iekraušanu, atnāc pēc kafijas, tāpat tās staķīgs netālu. Tikko tur policistu onkulīši ātrumu strādā. Un, jā, sazinājos ar dispečeri. Dispečers teica, ka iekraušana būs no 3 līdz 5. Uzminiet, cik tagad ir pulkstens. Latērns deg. Tagad ir 12 pa dienu. Pusdienas laiks. Šī tik te tumšs. Jā, un iekraušana būs 3-4. Krāvā būs laši. Tie būs it kā jāved atpakaļ uz Zviedriju. Zem Oslo uz Göteborgu, vai kā tur sauc. Zviedrijā tā pilsēta. Kaut kā 1800, ne, 1000, cik tur kaut kā, gan arī 2000 kilometru. Tā kā, jā, varētu sakraut nedaudz ātrāk. Un es domāju, ka apakaļceļā jau mēs ritīgi dosim ručkā tā, lai, maksimāli viss laiks brauksim tā, lai mēs sestdienā esam bāzē. Varam taisīt 24 stundu pauzīti tā, lai jaunadēļ atkal var sākt strādāt. Tā, kafiju nopirkt, domās apakaļ uz mašīnu. Kāds viens atūnēts smuks sakrāvas, kā gājas tankuši krāvas. Viņš sakrāvas, laikam pauzi taisīs. Arī kumūsējies. Maks vēl viens tūnings. Jā, nu tas tūriņš šeit Norvēģijā ir arī vienkārši kosmos. Nu ko, beidzot pienācis mūsu laiks. 3:40 un mūsu sauc pie rampas. Šitie sakrāvušies, te laikam tā var sakrauties un gulēt pie rampas. Mums jābrauc pišķi tās te rampas ir. Uzsavuši durli. Gaisma arī deg. Esam pie rampas. Šeit pašam nav jāiet vispār nekas darīt. Jāsēž mašīnā, jāiet pie sakraus, tad tikai jāiet būs parakstīties. Jāieslēdz refs un varēs sākt gāzt. Tā, nu te slid. Tas mums tajā degviela ir refā. Gandrīz pils. Gaidam. Jau brauc iekšā pirmās palets. Laši ir iekšā. Tā, uzlikt mums blombīti. Tā jānofočē obligāti, jāizsūt. Jāiet ieslēgt ledus skapus. Jāuzliek -2 grādi. Tur jāpabrauc malā no rampas, lai var cits piebraukt krauties. Gatavs! Varam laist! Mēs tiksim viņam garām? Viss tas, ka te deg kaut kas, bet ceļi tīri. Sniegu pūš. Somijas robežu. 39 grādi. Nu, logs rauj ciet. Rekords līdz šim, ko mēs pieredzējām, bija 34, tagad 39. Varētu izkāpt ārā, ieelpot šo gaisu. Laužam rekords. Apstājamies, ja ir kabat. Es izkāpšu ārā ieelpot.
3,8. Šitas ir jāizkāp ieelpot. Tupels krāmā viss, tā kā kocens. Nav tik traki. Bet nu šitāds grādas vēl dzīvē neesmu sajūts. Laižam tālāk, vēl stundiņu līdz Somijas robežai. Somija. Pirmo reizi Somijā. Nē, nav gan pirmo. Bildē bija Mercedesiem. Bet no šīs puses pirmo reizi. Tā, es nezinu kas ko kā, bet te ir kaut kādas deklarācijas jāsakārto, atsūtīts man tur kaut kādu kodiņu un viss. Varēs braukt tālāk. Un te ir ritīgs Ziemeļpols. Mīnus 36 grādi, viss vienā sniegā. Čības čaukst no augstuma. Papīri ir gatavi, 2 minūtes un viss, un laižam tālāk. Ziemiņā. Es jau esmu nobraucis 2 stundas. Temperatūra baigi nemainās. Lokas sals no iekšpuses ciet. Bet nu ceļš labs. Daudz vienkāršāks nekā Norvēģijā. Taisns, nav tik kalnains, droši var laist tā kā pa vānu, mašīna neviena nav. Esam Zviedrijā. 1476 km līdz galam. Ko nolaidām uz maksimumu, katrs pa 9 stundām. Pulkstens 10:30 esam apstājušies Zviedrijas vidū, vēl 700 km līdz izkraušanai. Uztaisīsim te 9 stundu pauzīt. Un tad brauksim līdz galam, nokabināt piekabi, laikam sakraut piekabi, paņemt jau sakraut kaut kādu piekabi un tad braukt uz bāzi. Tad, šitais brauciens būs beidzies, šī nedēļa būs beigusies. Skaisti jau arī ir tā Zviedrija, tikai tumšs un baigi jau neko neredz, tāpēc arī diži neko nefilmēju. Bet, jā, tagad jāiet pagulēt. Sveiciens no Zviedrijas, no Göteborgas. Ir 5 no rīta, mēs esam ieradušies. Sākām 8 vakarā braukt. Pirmo mājiņu nobrauc Arvils, tad otro mājiņu es. Mēs esam klāt. Īsti vēl nezinām, kas mums te jādara, vai mēs tā varēsim tagad agri no rīta nokabināties. Pirmo reizi es te esmu, protams. Protams, pirmo reizi Zviedrijā, protams, arī pirmo reizi te. Bet, jā, jāaiziet uz ofisu, kaut kas te jāpajautā, kas ko kā te notiksies, un tad jau skatīsimies. Cik mēs ātri tiksim no tās piekabas vaļā. Tā tad ātrais apdētiņš. It kā jau dispečers to pa dienu teica, bet es tagad nelīdz galam sapratu, jo sākumā man iedeva instrukcijas, kas un kā man ir jādara. Ka man jāiebrauc, kaut kur kaut kas ir jāpaņem, kaut kāda karte, tad jābrauc iekšā un tā. Bet beigās viņš man kaut ko teica, ka man nav kaut kāda zaļā karte, līdz ar to es tā ostā netiek iekšā. Un mums būs jāgaida kaut kāds ukraiņu šoferis, kuram ir tā zaļā karte, jo izrādās, ka mēs to IES karti nevaram šodien dabūt. To IES karti var dabūt tikai darba dienās, šodien ir sestdiena. Līdz ar to mums tas nespīd. Bet ar kaut kādām zaļajām kartēm var arī brīvdienās to piekabi nodot. Un šeit braukšot kaut kāds ukraiņu šoferis, arī nodot piekabi. Mums viņš jāsagaida, viņš nodos savu piekabi, tad viņš paņems mūsu piekabi un arī nodos. Bet tas būs tikai 11. Viņš tā prognozējot, ka viņš būs 11. šeit un tagad ir 5. Nozīmē, ka 6 stundas mēs pagaidīsim. Bet, ko padarīt? Galvenais ir to piekabi atdot, jo 10 km attālumā ir nākošā piekaba, kas ir jāpaņem. Un tad dosimies apakaļ uz Oslo, uz Hoksundu, uz bāzi. Kaut kā tā pagaidām. Laikam jāielien gultā bišķi pagulēt. Ārvils jau tā pa ceļam bišķi pagulēja. Bet, kaut kāds 6 stundiņas, jā, dabūsim pasēdēt. Ceru, ka bišķi ātrāk varbūt viņš atbrauks, bet, kaut kā tā apmēram viņi te rēģināja, ka uz 11 viņš varētu būt. Labrīt! Beidzot saules gaismu.
Šitī gaiši dienu visu nedēļu nebija redzējis. 11. Atkabināja piekabi. Sagaidīsim to ukraiņu šoferī, atdošu viņam papīrus un viss. Mēs laižam tālāk. Viņš ievilks piekabi iekšā ostā un izdarīs visu, kas jāizdara, jo viņi vēl tur ir jāpieliek pie vada, jāizslēdz ārā ir motors. Lai viņš neiet tagad uz dīzeli, tad šeit jāpievieno lats un jāpārslēdz te viss tā, lai viņš tur iekšā ostā uz elektrību darbojās. Jā, bijām uz Steķika aizlaiduši, nopirkām brokastis, nopirkām kafiju. Tagad gaidām, kad ir šoferīts atlaidīs. Pēc, nu jā, šī tāda saules gaismiņā cits sajūts. Nu tā, beidzot ir ieradies. Ilgi gan pagaidījām, bet nu, ir ieradies. Ja tam fellīts ir augšā piestiprinās. Sakabināsies un tam mēs laidīsim tālāk pēc savas nākošās piekabes. Un beigās tā nākošā piekaba nemaz nebija, jo mēs pēc viņas aizbraucām, mēs viņu tajā parkingā nevarējām atrast, un beigās dispečers paziņoja to, ka krāva ir atcēlusies, un tā piekaba mums nebija jāņem, un tad mēs vienkārši ar galvu bez piekabas no Göteborgas braucām apakaļ te uz Oslo, uz Hoksundu, uz bāzi, un tad jau taisījām 24 stundu pauzīt. Tāds bija pirmais reizes, tādi bija pirmie iespaidi, pirmās emocijas. Un visā tajā bardakā es pat nepastāstīju, kas un kā tad tagad būs savādāk nekā iepriekš. Uzņēmumu, kurā es tagad strādāju, sauc Admir Transport, kā jau varēja redzēt uzrakstu uz mašīnas. Tas ir priekšnieka vārds, un priekšnieks ir Norvēģis. Nestrādāja latviešu firmā, bet tieši pie Norvēģa ar kaut kā 20 mašīnu autoparku, ja nemaldos. Un jā, visi, kas šeit strādāja ar latviešu. Un jā, kas tad ir savādāks? Savādāks ir tas, kāpēc es teicu, ka ja brīvais laiks vairāk būs tas, ka 2 nedēļas strādāju un 2 nedēļas brīvs. Iepriekšējā vietā es strādāju 4 nedēļas un 1 nedēļa brīvu. Un šeit ir tā, pus uz pus. Tas nozīmē, ka pusgadu strādā, pusgadu brīvs. Tās pirmās 2 nedēļas pagāja ļoti ātri. Pirmā nedēļa likās mazliet garāk, tāpēc, ka mēs pa 2 braucām, tās stundas bija garākas, līdz ar to arī tās dienas garākas, bet, kad mēs atbraucām no tā reizes mājās, es atskatījos uz to nedēļu, likās vienkārši, ka tik ātri tas pagāja. Šobrīd, kamēr es šo runāju, ir jau pagājusi arī 2. nedēļa, un es rītā dodos uz lidmašīnu un lidoju mājās. 2. nedēļu izbraucu viens pats. Pirmajā nedēļā bijām uz ziemeļiem, 2. nedēļā braucu tā kā uz Norvēģijas kreiso pusi, ja skatās kartē. Uz Norvēģiju, tur Bergene, Stavanger, Kristiansanda, tā es no Oslo aizbraucu uz Bergeni, tad uz leju, un tad atkal atpakaļ, un jā, tur arī piegādāja pirmā krāva, ko es arī paņēmu piekabi, sakrāvu, saldēto kaut kādu produkciju, tur kaut kādus picas, virtulīši kaut kāds sasaldēts, bija ar -20 grādiem, bija jāved tur pirms Bergenes izkrauties, tad aizbraucu sakraut atkal lašus. Tos lašus aizvedu piekabu uz ostas terminālu, nokrāvu ostā, jo tālāk tā piekaba laikam gāja uz kaut kā Dānija vai kur. Paņēmu citu piekabi, atkal aizbraucu sakrāvu lašus. Šo nedēļu es nefilmēju, tāpēc, ka es gribēju 100% maksimāli koncentrēties darbam, nepieļaut nekādas kļūdas. Arī šeit ir diezgan jāuzmanās ar to filmēšanu un viedu ierīču bakstīšanu, kaut vai to pašu to planšeti, jo te sodi ir kosmosā, ja tu tur baksti telefonu pie stūra. Par filmēšanu būs jādomā par kaut kādām šitām te action kamerām, kaut ko GoPro veidīgo, vai tas DJI jaunais būs kaut kas tāds jāiegādājos, jo es domāju, ka vairāk tādas kadriņas vajadzēs, kur to kameras kaut kur vienkārši piestiprināšu. Tā kā jā, princips ir tāds, ka ir mašīna, nav savu piekabi. Piekabas es visu laiku mainīšu, ņemot viņas no loģistikas, kur tad mums dotos darbus. Ļoti bieži tā piekaba būs sakrauta, man viņa būs jāpaņem, jāizbrauc kaut kur izkraut, tad atkal sakraut, tad atkal atpakaļ atvest uz šejienu uz Oslo, jo tas princips ir tāds, ka viņš šeit no Oslo paņem sakrautu vai nesakrautu, tad pašam jāsakraut, ja viņi nav sakraut, tad brauc kaut kur tur uz visām pusēm Norvēģijai, kā kur reizi. Tur izkraut un lielākoties no turienes kaut kur no saliņām kaut kur vest tā kā uz Oslo atpakaļ zīves. Tas būs tāds lielākoties tāds darbiņš. Tur tās krāvas var visādas pamainīties. Es tagad vispār neko nezinu teikt, kas ko kā būs, jo pirmās 2 nedēļas tikai un pagaidām es esmu ļoti maz ko redzējis, bet es sapratu, ka tā ideja ir tāda, ka no šejienes kaut ko aizved tur, izkraujās un no turienes lielākoties nāk atpakaļ ar zivīm. Jā, un tie iespaidi par Norvēģiju, tā daba ir nenormāli skaista.
Es jau pilnīgi iedomājos, kā šeit būs vasarā, kad būs vairāk gaišs un kad tu to visu redzēsi, jo tagad ir tā, ka ļoti, ļoti daudz ir tumšs un braucot arī uz to Bergenī pa to tums, es jūtu, ka apkārt ir kalni, kaut ko redz tur pa to tums, bet, nākošā dienā braucot pa dienu, tad, vienkārši bija, wow. Braucot uz ziemeļiem, tie kalni ir tādā tā kā tālumā no tevis, bet, kad tu brauc tur pie tās Bergenas, tad tu esi ļoti tūl tiem kalniem un tās sajūtas ir tādas, interesanti. Cevišķi pašā sākumā, gan jau kā pieredzējušiem šoferiem, jo tas jau vairs nekas tāds īpašs tur neliekās, bet, man atnākot šeit pirmo reizi braucot, ļoti, ļoti patīk. Pirms tam klausoties, ka Skandināvijā nav tāds sastrēgums kā Eiropā, ka parkingos nav tādas problēmas atrast brīvās vietas, es nestādījos priekšā, kā tas viss ir, bet, kad es pabraucu, tad es tā kā mazliet šokā biju, ka tā satiksme ir tik mazāka. Es nebiju, es tā kā iedomājos, ka viņi varētu būt nedaudz mazāka, bet to, ka viņi ir tik mazāka, ka tu vari vienkārši tur 20-30 minūtes braukt pa ceļu ar tālajiem un tev neviens nenāks pretī vai nenāks no muguras, tam es nebiju gatavs. Tāpatās arī parkingi, tiešām visi parkingi, kuriem es braucu garām gan pagājušajā, gan šonedēļ, tiešām viņos visos bija vieta. Visas tās dušas, toaletes, viss tas, tiešām ir, viss ir sakopts, viss ir tīrs un pilnīgs pretstats, kā tas, diemžēl, ir Eiropā. Pirmās 2 nedēļas ir aizvadīts. Viss, ko es līdz šim esmu pagaidām piedzīvojis, man ļoti patīk. Neko nenožēloju. Trāpīju pašās pirmās 2 nedēļas trāpījās uz tādu foršo ziemu, kad bija saliņš, kad nebija melnie ledi. Kaut gan šur tur arī bija, kur kaut kas paslidēja, bet tāpēc es, braucu prātīgi, nestresoju, nesteidzos nekur un tā, lai pats jūtās droši, tādā veidā arī braucu nekur tur baigi nenesos. Un arī to šeit saka, ka tev nekur nav jāiznesās. Brauc tik droši, kā tu pats jūties. Tev nav nevienam te nekas jāpierāda, nav neviens te jāapdzen. Pie tās nesteigšanās vēl ir jāpierod, jo, pirms tam sanāca tā, ka visu laiku tādā diezgan lielā tempā strādāja un šeit tev nav tas jādara. Uz šīs te mašīnas mēs būsim 2 šoferi, kamēr viens strādā, otrs mājās atpūšās un tad mainās. To, kurš būs mans kolēģis uz šīs mašīnas, kurš būs maiņinieks, to jūs uzzināsiet pavisam drīz kādā no nākošajām epizodēm. Tāds būs mans jaunais darbiņš. Es ceru, ka man sanāca kaut ko nofilmēt. Es pašam man to visu piedzīvot, protams, bija ļoti interesanti. Es saku, to bija ļoti grūti uzfilmēt, tāpēc, ka pilna galva ar visiem jaunumiem, ar visu. Centos maksimāli parādīt tās pirmās emocijas, tās pirmās sajūtas. Un, viss ir ļoti forši. Jābrauc mājās atpūsties, tad atkal laidīšu jaunos darbiņos, jaunos piedzīvojumos. Gribu pateikt milzīgi paldies saviem jaunajiem kolēģiem, kur man tik forši uzņēma, iemācīja man tās pamatlietiņas, lai man būtu vieglāk iesākt strādāt, kā arī pa nedēļu tur devu visādas padomus, pa kuru ceļu labāk braukt, kā tos parkingos stāties un visas pārējās lietiņas. Jūs esat ridīgi forši džeki. Un video nobeigumā pāris kadriņi, dabas skatiņi no reizes, kad es jau braucu viens pats. Milzīgs paldies, ka skatījāties, ceru, ka jums bija interesanti, un tad jau tiekamies nākošajās epizodēs. Čau visiem! Waking up, I see the light. I've been drunk and it's alright. I took the drop to clear my mental. We'll tip the whip, but it's a bite. It's demon time, I got it on me. Might earn a tip drop overnight. Well, Looney shakes to block my psyche. It's hot as hell, we're the ice. You in God's country, not in Montgomery. Go Ted Bundy, then go home and play Al Bundy. The car black and you know it got a sky limit. I make a meal every you decide, choice is yours. The butterfly reflect the doors. I hit the gas and metamorph. Couldn't get this shit off credit score. 100,000 packed the fans. It's demon time, I got it on me. Might earn a tip drop overnight. Well, Looney shakes to block my psyche. It's hot as hell, we're the ice. You in God's country, not in Montgomery. Go Ted Bundy, then go home and play Al Bundy. The car black and you know it got a sky limit. I make a meal every you decide, choice is yours. Yeah.